Labvakar, mīļie draugi! Ļoti prieks atkal jūs redzēt un atkal tikties. Un tad ir tāda sajūta, ka cik labi, ka tomēr esam iesākuši tādas regulāras tikšanās reizes, jo ikdienas steigā redzot jūs, tiešām tas rada ļoti lielu prieku un tādu piepildījumu. Un lai viss, ko mēs darām, nodara gan mums pašiem, gan arī, lai iet tālāk un nodara citiem. Un šovakar, kā jau parasti, ļoti svarīgas tēmas par veselību, un turpinām mūsu programmu par sirds un asinsvadu sistēmu, un šodien tieši konkrēti to saistību ar nieru darbību. Ģirt, pastāsti lūdzu, kas tad tur mums šovakar būs un kas mums ir sagaidāms. Jā, labs vakars visiem. Un, lai kā mēs domātu un kāda mūsu dzīve būtu, tomēr mūsu organisms ir ļoti, ļoti saistīts savā starpā. Un šoreiz arī konsultējoties ar doktoru, izspriedām, kad ir vērts veltīt laiku, lai mēs izprastu dziļāk savu nieru darbību un viņu saikni tieši ar asinsrites. Piemēram, tur dažādi jautājumi, kāpēc man asinsspiediens ir tāds vai citāds, vai tās pretsāpju zāles tomēr ir svarīgas, lietot vai nelietot, un vēl dažādi citi jautājumi, un tāda daudz kāpēc, jo, ja mēs paskatāmies uz savām, teiksim, nierēm kā orgānu, tad viņš ir savā ziņā ļoti, ļoti unikāls, ja? Mēs pēc brīža apstīsimies foto, bet tādi pāris fakti. Ja tās mūsu nierītes, piemēram, 8 līdz 10 minūšu laikā izfiltrē pilnīgi visas, varētu teikt, asins apjomu, kas ir mūsu organismā, un tā minūte pēc minūtes, stundu pēc stundas, un diennaktī tas ir aptuveni 1 tonna asiņu izfiltrētas, normālā gadījumā, ja. Tad diennakts laikā arī tur tas urīniņš tiek atdalīts no asinīm dēļ tā, kad viņš tiek attīrīts. Bet ko tas īsti nozīmē mūsu organismam un kā tas ir saistīts ar to, lai mūsu sirsniņi labi strādā, tad sīkāk mūsu sarunā, un šeit mēs dosim vārdu doktorai Sandrai, lai tādu, priekš tautas varētu lūgt, ja, nieres, ar ko tad viņas mums ir svarīgas un ko tad īsti viņas dara, tā kā teikt, kā pirmajā klasē varbūt atkārtojam. Jā, sveiki, labvakar visiem vēlreiz. Tu jau Ģirt galveno pateici, ko tās nieres dara. Filtrē. Visu laiku tas sūknis tikai filtrē, jā. Bet, redzi, kur skaista bilde ir, jā. Katra niere ir apmēram, ja tā varētu lielumā paņemt, paskatīties, plaukste. Tāda, kāda ir mūsu plaukstiņa, apmēram tik lieli katra niere. Un svēr, plus mīnus kaut kādus, 100 līdz 150 gramiem, ja? Tad maziņa, liela pupiņa, tāda, šāda plaukstas izmēra, ja? Pie katras nieres pienāk klāt asinsvads, kur Ģirts tikko teica, ja? Ik pa 10 minūtēm visi mūsu asins daudzumi, krājumi, visi plus mīnus 4-5 litri izietam cauri, ja? Katrā nierē ir tādi veidojumi, ko sauc par nefroniem. Tur augšā tajā bildītē ir uzrakstīts, jā. Tur ieplūst asinis tādas, kādas no viņas pa asinsvadiem ir aizgājuši līdz nierēm. Tad tur tajā kamolītī, kas ir satīts, jā, ir smalki sadalīts pa kapilāriņiem tas viss. Un pēc tam, tiek atfiltrēts urīns, jā. Tad, ja Ģirts teica apmēram tonna, ja tiek diennakts laikā filtrēta nepārtraukti, un kopējais urīna daudzums cilvēkam, kas no tā tiek atšķirots nost ar sliktajām vielām, ko vajag izvadīt no organisma laukā, ir aptuveni, litrs 200, pusotrs litrs kaut kur, ja? Tas, kuram ir jāiztek no mums ārā, kopā ar visām kaitīgajām vielām, kas ir atlikums, ko organismam nevajag. Savukārt tās labās vielas, kas ir asinsritē, aminoskābes un labie mikroelementi, tas viss paliek un aiziet pēc savas piederības. Bet, galvenokārt, kas ir urīnā, tie ir sāļi, ja? Kad ir kādam taisīts urīna analīze, tad tāda rindiņa kā nitrāti. Kad cilvēki jautā, kas tas pa zvēru, tad tie sāļi, kurus vajag no organismu vākt projām, ja? Un citas lietas arī vēl. Tas ir praktiski galvenais nieru uzdevums. Tātad, ja
atfiltrē apmēram 1,5 litru urīnu diennaktī nieres, tad tas ir tas aptuvenais daudzums, cik ir cilvēkam jāizdzer ūdens. Jā, lai nenotiktu atūdeņošanās, ko mēs zinām, ka lai organisms nesaskābinātos. Jā, lai tas viss šķidruma daudzums organismā vienmēr būtu līdzsvarā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir, es runāju par to 1,5 litru ūdens, tad, ja nieres māk normāli strādāt un māk šo visu atfiltrēt, jā. Un virs nierēm augšā sēž tā kā tādas mazas cepurītes, šī bildē tas nav parādīts, jo tas nav pašas nieres, bet tās jau ir virsnieres, ko sauc pēc viņu atrašanās vietas, kas pieder hormonālai sistēmai. Un ļoti, ļoti ciešā saistībā virsnieres ar nierēm strādā, ja, tiek dots tālāk signāls nervu sistēmai, un nieres regulē tādu spiedienu, kāds ir nepieciešams, lai no cilvēka organisma dabūtu laukā kaitīgās vielas, lai viņas nepalikt asinsritē. Jo, ja paliek tas viss asinsritē, tas noved pie lielas katastrofas gala rezultātā, jā. Tas ir faktiski galvenais nieru uzdevums. Nekam īpaši citam viņas nav paredzētas, jā, bet no tā visa tālāk tas izriet arī, jā. Kāpēc ir saistība ļoti cieši ar asinsriti un sirdi? Asins spiediens, ja, to, ko es tikko minēju. Ja. Tas ir viens no galvenajiem nieru uzdevumiem, ja, noturēt normālu, visu to apriti, filtrāciju. Ja. Un nieres ir ļoti maigs orgāns, ļoti, ļoti pie viņu lielā darba apjoma. Ja kaut kas tajā asinsritē nav kārtībā, tad vienkārši tas smalkais sietiņš, tas filtriņš, viņš elementāri var pārplīst, un tad jau urīnā parādās tās lietas, kurām tur nav jābūt, par ko doktori ļoti, ļoti uztraucās, ja. Tas ir tas galvenais, ja. Protams, no nierēm ir vēl dažas funkcijas atkarīgs, bet šis ir galvenais, uz ko mums jāskatās. Jā, Ģit? Jā, Ģirds kaut kur pazuda, nekas. Un saki, Sandrija, kāda tad tieši tā saistība ir? Jo mums tieši mēs runājām ar sirds un asinsvadu sistēmu, un kas tad ir, piemēram, ja to spiedienu bieži saka, ka pēc spiediena var pateikt, kad ir traucētu tomēr tā nieru darbība, jā? Mums ir augstais un apakšējais tas asins spiediens, varbūt var pateikt, kā tad to var manīt, un kāpēc tas ir saistīts ar nieru darbību? Nevis kāpēc, bet tā vienkārši tas ir, jā. Zinām, ka spiedienam ir 2 cipari. Pirmais cipars, un tā vienkārši varētu latviski teikt, ka tas norāda uz to, kā pašai sirdī klājas, kā viņi strādā. Jā, ideālā normā tas ir aptuveni 120 būtu jābūt, bet ir cilvēki, kuriem viņš ir 110 normāls, un ir, kam ir 130 normāls, arī jaunībā. Un arī vēlākajos gados, jā, bet tas apakšējais spiediens, tas otrs cipariņš, kas ir mazāks, kas ideālā normā skaitās apmēram 80, tā ir tā norāde, ka nieres kā filtrs izdara normāli savu darbu un nekādā veidā neietekmē to, kāds ir spiediens asinsvados. Ja, un tāpēc arī saka, ka tas ir nieru spiediens, un pēc tā var spriest, ja, kā viņi strādā, jo viņš var būt arī pazemināts, tas asinsspiediens, tam arī nevajadzētu būt, tad arī nierēm ir grūti strādāt, bet vienmēr jau mēs uztraucamies par to, ka tas spiediens ir uz augšu aizgājis, jā. Ja jau viņš iet virs tie 80, 90, ja kad ir līdz 100, tad vēl tā, plus mīnus, jā. Ja iet 100 pāri, 100 un vairāk, tad tas ir ļoti nopietns jau nieru bojājums, ja, ka tā niere, tie smalkie viņi zaudi vienkārši var saplīst un nedara vairs savas filtru funkcijas, un urīnā parādās asins pieaugums, eritrocīti, ir kādreiz varbūt tāds redzēts arī, jā. Kā es teicot, nieres sadarbībā ar hormonālo sistēmu, ar virsnierēm, un tad vēl pārējais pieslēdzās, ka viņas dod signālu, ka pie spiediena 120 uz 80, piedodiet, es neko nevaru palīdzēt. Man lūdzu uztaisiet lielāku spiedienu, lai tā kā ar varu varētu izgrūst cauri tam sietiņam,
ko slikto, ko jādabūna laukā, lai cilvēks nenoindētos. Ja? Bet, protams, cilvēkam paliek grūti, ir, kas to ļoti, ļoti jūt, pat +10, kas spiediens paaugstinās, cilvēki dodas pie ārsta. Nu, klasika, protams, ja. Ko daram? Jums ir hipertonija, cilvēkam uzliek lietot medikamentus. Stiprākus, vājākus, vienreiz dienā, divreiz dienā, tur jau skatās kāpēc situācijas, ja. Bet nierēm no tā, vieglāk nepaliek ne par gramu strādāt, ja. Viņām tas sliktais ir jādabūna laukā, viņas pretojoties jebkādām ķīmiskajām zālēm, viņas vienalga mēģinās to visu spiest atkal laukā un spiediens ies uz augšu. Tas ir tas, ko sauc par pieradumu pie medikamentiem. Cilvēks ir dzēris 10, 5 gadus vienalga vienas tabletītes, viņam bija viss labi. Beigās tās nieres saka, nē, pietiek lūdzu, jā, un spiež spiedienu augšu, un tad saka, ka ir pieradums radies pie medikamentiem, jā. Tas nav pieradums. Organisms maksimāli cenšas sevi aizsargāt, jā. Tāpēc tas ir pirmais rādītājs, ka kaut kas nav kārtībā nierēm. Un tad jāmeklē, kā viņām palīdzēt, nevis vienkārši mehāniski mazināt asinsspiedienu, jā. Jo organisms grib dzīvot, tā ir viņa programma dzīvot. Nevis, noindēties ar visiem tiem atkritumiem, ar sāļiem, kuri varētu palikt asinsritē. Un varbūt tad šeit mēs nonākam pie tāda loģiska jautājuma. Kas tad tā mūsu nierēm ir vajadzīgs, varbūt tā uzsvarot, lai viņas varētu normāli strādāt? Jā. Vai drīzāk jāsaka, kas traucē viņām normāli strādāt? Kas traucē? Nieres vispār ir tāds aristokrātu, orgāns aristokrāts mūsu visā organisma sistēmā, man gribas teikt, ja? Jo es domāju, katrs no mums ir dzirdējis to teicienu, dzīvo kā nieri pa taukiem, vai ne? Tā ir uzslava, ja? Kas super labi cilvēks dzīvo, ja viss viņam ir kārtībā. Nierei ir jāsēž taukos, ja? Ir tāpēc ļoti, ļoti liels risks slaidajiem cilvēkiem. Man pašai skolas laikos bija draudzene, kurai bija ļoti liels problēmas ar nierēm. Cik es viņu zināju, jo viņa bija ļoti kalsna, jā. Tām nierēm nebija, kur turēties, un viņas vienkārši klejoja, viņas slīd uz leju, jā. Tāpat to var arī cilvēks iegūt traumas rezultātā. Ir kāds sitiens pa muguru, tas ir ļoti, ļoti bīstami, jā. Izsit nieres no tā tauku spilventiņa, kurā viņas sēž, un tās nieres noslīd lejā. Ar ko tas bīstami? Tiek traucēta tā normālā anatomija, kā pie nierēm pienāk asinsvads un kā no nierēm aiziet urīnvads. Viņi tā kā var nospiest, ja? Un līdz ar to traucē urīna atteci. Viņš netiek projām, ja? Un var sākt krāties nierē. Un tas ir ļoti bīstami, ja? Kad nevis iet uz leju, tā kā būtu jābūt, bet paliek tur un kas ar pa urīnu vadu iet uz augšu. Ja? Tas ir ļoti bīstami, tātad viņām jāsaklabā savu vietiņa. Tur ķirurgi arī kādreiz iejaukties var mēģināt nieres tā kā piešūt, ja, pie saistaudiem, lai viņi nofiksētos. Bet pirmais, ko nierēm vajaga, tas ir vienkārši viņām nekaitēt, jo izārstēt, atveseļot nieres, tas ir darbs uz gadiem, ja. Jo viņas jau cieši tikai no sekām, kas ir noticis cilvēka organismā. Un pirmais, ko nekaitēt, ja, pieskatīt savu dzeršanas režīmu, ko dzeram, cik dzeram, ja, tātad par ūdenim. Mēs visi šeit esam gudri, saprotam, kādam jau viņam ir jābūt, bet ja ir kāds cilvēks, kam ir problēmas ar veselību, ja, tā ir skaitā ar nierēm, ka jūs zinat, Dieva dēļ viņam nedrīkst rēķināt, kā ir iemācīts, ja, ka ūdenim jābūt 30 ml uz kilogramu svara, nekādā gadījumā. Cilvēks var nonākt arī, ja, medicīnas iestādēs ļoti sliktā stāvoklī. Tur ir jāskatās pēc situācijas, jāsāk dzert ūdenis ļoti lēnām. Tā kā jāpieradina viss organisms un arī tā skaitā nieres, ka tagad viņām būs ūdens un viņām būs ar ko filtrēt, ka viņām nav jāsteidz vienas diennakts laikā visu aizgrūst projām, ko viņas ir krājušas, piemēram, 10 gadus kaut kur, jā. Ēdienkārt arī jāpieskata, jā. Nedrīkst būt, tādi ļoti asi ēdieni, tur tas garšo līdzsvars jāskatās, jā.
Un galvenais ir sāls. Bezsāls diēta nedrīkst būt, jā, jo viena arī no svarīgajām nieru funkcijām, ka viņas ir, līdzsvarā, kāpēc par sirdi runājam. Nierēm ir vajadzīgs nātrijs, un tai pašā laikā arī kālijs, tas, kas ir galvenais sirds mikroelements. Un šiem abiem minerāļiem ir jābūt savstarpējā līdzsvarā. Un tad tas darbojas tā kā tāds sūknis, un nieres un sirds var normāli strādāt, jā. Tikai nātrijs, kas ir sālī, ir vajadzīgs, tikai saprāta robežās, protams, jā. Nedrīkst ēst tādas ēdienas, ka, vairāk jūt sāli tieši, nevis vispār, kaut kāda ēdiena garša vienalga, kas tas būtu, vai kartupeļi, vai gaļa, vai vēl kaut kas cits, jā. Nierēm ļoti kaitē mūsu netik foršie ieradumi, tas ir alkohols, viens no, parasti par alkoholu runā sakarā ar aknu darbību, ar aizkuņu dziedzeri varbūt, jā, bet tikpat kaitīgs viņš ir arī nierēm, jo, viņu ir jāvada projām viņa atlikumi, kas ir, jā, smēķēšana. It kā tas mums arī elpošanas skar, jau par to mēs varēsim parunāt, par nākamajā tēmā, vai ne arī. Bet arī smēķēšanas visi tie atlikumi, visi tā darba, kas ir cigaretēs un vēl entās lietas, par kurām es pat nenojaušu, kādas viņas izskatās tie ķīmiskie zvēri, jā. Atceraties to, ka nieres vada laukā apmēram 80% no piesārņojuma, kas ir cilvēka organismā, jā. Jo tas šķīst ūdenī un tādā veidā viņi var dabūt laukā. Līdz ar to, tas ir atkal liekas sloks nierēm, jā. Miega režīms, jā. Nieres strādā 24/7, visus mūsu dzīves gadus, jā. Un, tomēr ir vajadzīgs tas miera periods naktī, ir pietiekoši jāguļ, jā. Bet, katram cilvēkam sava norma, vienam varbūt pietiek ar, 5-6 stundām, citam vajadzīgs tās 8-9. Kāds no kurš mēs esam, mēģinām pie tā arī turēties, jā, un dot atpūtu visam organismam, un tā skaitā arī nierēm. Un tad, protams, visi tie pārtikas produkti, kuri saskābina mums vispār organisma vidi, kā tādu, jā. Visa pārtika jau diez cik sārmaina nav, bet ir īpašie produkti, kas kaitē. Pirmām kārtām tie noteikti ir saldumi, cukurs. Jā, ar to ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, jo mēs parasti par saldumiem domājam tas, ka, mēs apēdam tur konču vai šokolādes gabaliņu vai vēl kaut ko, jā. Bet cukurs slēptā veidā ir ļoti daudzos pārtikas produktos. Ja? Bet tas ir pirmais, pie kā ir jāpieturas, nekaitēt tām nierēm. Ja? Tādi ir. Jā, paldies. Saka, lūdzu, vai tas pats daudzkārt dzirdētais pH līmenis organismā kaut kā var sekmēt vai arī nesekmēt nieru darbību? Vistiešākajā veidā, jā. Tāpēc, ka tas šķidrums, ar ko nieres strādā, tas ir ūdens. Ja? Pienāk viņš klāt caur asinsriti, ja? Tur pamat sastāvdaļa ir ūdens tajā visā. Un ja nebūs normāla, tā ūdens daudzuma, ja asins jau ies tā kā mazliet uz skābo pusi, tu jau tā starpība ir ļoti minimāla, ja? Tad būs bēdīgi. Jā, tur ļoti svarīgi sārmaiņas vidi. Ļoti. Jā, vai mēs ūdens trūkuma organismā gadījumā varam runāt tā kā, tas jēdziens dzirdēts biezas asinis, kad, teiksim, viņas paliek tā kā biezākas, ja, un asinsvadiem grūtāk viņas ir caur asinsvadiem dabūt cauri. Jā, tieši tā dabūt uz priekšu. Līdz ar to arī nierēm, jā. Tieši tā, jo tas, ko tu rādīji bildi, ja tas nefrons, viņu ir tādi veidojumi apmēram 1 miljons nierē, ja? 1 miljons šitādā te plauksas lieluma, pupiņā. Un ja tur tie smalkie kapilāriņi sāk dambēties ciet, ja? Tur vienkārši plīsīs, ja? Jo organisms jau tā neliksies tāpat mierā, ja? Nedabūja kaut ko cauri, labi, tad lai riņķo tālāk par to asinsriti. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Jā, paldies. Un, teiksim, Tad tā mums saprot to tādiem vienkāršiem, jā, es laikam vēlāk esmu. Es gribēju tā izprast, tas sanāk tā, ka asinis ir biezas, nierēm grūti izfiltrēt, viņš ceļ spiedienu, cilvēks dzer
ķīmiskās zāles, kas spiedina un nodzen, līdz ar to asinis paliek tāpat pH diezgan zems, viņas paliek biezas, toksiskas dažādas vielas nonāk vairāk organismā un aiziet riņķi dancis ļoti dažādām un daudz veselības problēmām, protams, arī pirmām kārtām sirsniņai un visam pārējam, jā. Jā, tieši tā. Un ja reiz tā nedaudz uz ķīmiju esam tā pieskārušies, saka, lūdzu, kā dakteris, teiksim, precāpju līdzekļi. Nereti ir tā, ka cilvēki vienkārši viņus lieto tur, tādus vai citādus vājākus tur, mēnešiem, gadiem ilgi. Kāds iespējas ir uz nierēm? Vistiešākais, jā. Atkal, jā. Protams, pirmais filtrs aknas strādā, bet to, ko aknas nav spējušas izdarīt, tas viss ar asinsriti, tie toksīni nonāk līdz nierēm, jo viņi šķīst ūdenī, jā. Un tām nierēm tas viss būtu jāvāk laukā, bet viņam jau ir sava kapacitāte, cik viņas ir spējīgas to visu izturēt. Ja? Un tāpēc cilvēkiem, kuri lieto medikamentus, nepavēlti ir tur tāda, es nezinu, cik metrus gara lapiņa pielikta klāt pie katras buņģiņas. Tur būtu jāizlasa tomēr to, ko tur raksta. Tas nav tāpat vien, lai farmācijas firma būtu ļoti godīga un neviens viņu neiesūdzētu tiesā. Tas ir brīdinājums cilvēkam, ja, lai lieki neķertos pie medikamentiem, bet, te jau arī, dažādas situācijas ir, dažādas, protams, ja. Zinām, cik plaši ir pielietojums paracetamolam, ibumetīnam, ja, gadiem, tā. Tieši tā. Un tad vēl nereti dzīvē ir tā, ka... Ingūna grib te kaut ko teikt, vai jautāt? Ingūna, jā. Ieslēdz mikrofonu, lūdzu, Ingūna. Ingūna, lūdzu, mikrofonu. Sveiki, draugi, mīļie. Manā ģimenē ir tā, ka šī te problēma ir tāda liela problēma īstenībā, jo mana vecmāmiņa, kura jau sen aizsaulē, stāstīja, ka viņas mamma teica, ka viņai ļoti, ļoti gribās sāli. Un mana vecmāmiņa teica, meitiņa, tikai lūdzu, neber sāli, jo vecmāmiņa aizgāja ar nieru problēmām, tiešām nieru problēmām. Lūk, tā, komentāri, Sandiņa, paldies tā. Jā, turpinot, ja, teiksim, dzīvē nereti ir tā, ka pa nakti gribās, skriet un vajag čurāt. Tā, normāli, ap kaut kādiem 3, 4. Vai mēs varam runāt par tādiem, nieru darbības, tā kā, cikliem vai kā? Cikliem, principā tā nebūtu jābūt, jā. Tā nebūtu jābūt, cilvēkam naktī uz to nebūtu jāskraida. Tas ir tādajos gadījumos, jā. Parasti jaunākiem cilvēkiem, labi, tur ir bijušas viesības, kaut kāda alkohola lietošana, tad 200 punktu nieras dzīs arī uz toleti, jā. Bet jaunākiem cilvēkiem vai arī vairāk gadi, vienalga vai 30 vai 50 gadi, jāsāk parādīties skraidīšana naktī uz toleti. Pirmais, ko es teiktu, tur ir jādomā par cukuru. Kas notiek ar cukuru līmeni, jā? Jo tās nieras, Ingūna, arī tavai, tā kā sanāk vecmammai, saprot, nevis viņas pašas bija vainīgas, bet tur bija iemesli, kas noved pie tā, ka viņas nestrādā tā kā vajadzētu, jā? Un ko runājam, tā ka tas sietiņš vienkārši, viņš pārplīsa, viņš neizturēja to slodzi, kas viņam tika uzlikta, jā? Un cukurs ir ļoti, ļoti tāda arī viltīga lieta, jā? Ka, tā cukura molekula, viņa ir ļoti liela salīdzinoši ar tiem pašiem eritrocītiem, kas mums tur peld un leikocītiem, un viņi var to asinsvadu arī aizdambēt kaut kādā brīdī, ja būs asins pārāk biezas. Ja, un ir jau tāda opcija, ka parādās arī urīna analīzēs, ka ir cukurs gājis cauri. Tā ir atkal rindiņa, kas rakstīts ketoni. Tas ir cukura atlikuma vielas, un tas ir jau ļoti, ļoti bīstami. Ja nedod Dievs aizdambēs kādu, jo šito kamolīti, kas filtrē to visu laukā slikto, ja, un tas ir viens no rādītājiem, kad nieres dzen naktī uz toleti, ja. Nākamais, tas ir atkarīgs jau no, protams, arī dzīvesveida darba, ja. Vairāk tas skar varbūt vīriešus, ja, ar gadiem prostata, ka palielinās. Viņa tīri mehāniski nospiež urīnvadu, un tad ir, nevar tik daudz izturēt, nav tās kapacitātes vairs tam urīnu pūstim, un ir jāskaid uz toleti. Ja sēdošie darbi tie ir. Un ar gadiem vispār, tas gan vairāk varbūt ir 50 plus,
vai 55 plus kā kuram cilvēkam, jā, hormonu darbība, kad mainās. Nu, tā tas diemžēl ir, jā. Nu, un to mēs varam tikai censties kopumā organismu uzturēt, jā. Ka, ja jaunībā varēja līdz toaletei braukt vēl 3 stundas un nekas nenotika, jā. Bet tā, ka ir, nu, mēs esam tādā veidā arī darījuši pāri savām nierēm, urīnceļiem, jā. Visu varam izturēt sakostiem zobiem vai nesakostiem, jā. Nu, ja mēs būtu, teiksim, pirms 30 gadiem tik gudri kā šodien, jā, tad mēs arī nebūtu braukuši 3 stundas vēl līdz toaletē, bet būtu iesprukuši kādos krūmos, jā. Vienalga, ko par mums domā, garām braucēji, piemēram, jā. Tādā veidā nodaram pāri, jā. Hormonālā sistēma ar laiku zūd audu elastība, nu, un tad ir tā, kā ir, jā. Tā, ja te to nakts skraidīšana nebūtu jābūt teorētiski. Jā, paldies. Sota. Jā, un te Iguniņa pieminēja par to sāli. Kāpēc nogulsnējās tas sāls tieši paliek tajās nierēs, kas arī rada problēmas? Es esmu dzirdējis arī tādu, kad viens no tā kā palīgiem ir, kad magniju lieto, tad viņš palīdz šīs sāls arī tieši, ja viņš ir pa maz, tad nevar no tām nierēm to sāli izdabūt, bet, protams, tas jau nav vienīgais, tas pats ūdens un viss, bet vai tu redzi tur kopsakarību? Pirmkārtām ir ūdens, mīļie. Ja cilvēks lietos magniju, kaut vai, es nezinu, 3 kapsulas dienā, tas nemūžam neatsvērs litru ūdens dienā. Ja? Magnijs ir tāpēc, ka viņš ir palīgs 2 galvenajām sistēmām. Nervu sistēmai, bet otrs ir asins ritē, viņš palīdz vienkārši labāk darboties. Un tāpēc ir tā, bet nekāda tiešā sakara nierēm tur noteikti nav. Ja? Ja, un sāls, nu kā, nu kas pa daudz, tas pa skādi. Ja? Nu, nevar pārmēram lietot, ja tie zinātnieki jau tāpat vien to, kā saka, gadiem nav veltījuši savu dzīvi, tos pētījumus, ja, ka vat tik daudz vajag to nātriju un nevajag lūdzu vairāk kā teikaroti. Tas ir kopā, nevis tīrā veidā, ko mēs uzbaram uz ēdienu, ja, bet reitamies, ka tas sāls arī tāpat kā cukurs tiek visur likts klāt, ja. Visi kečupi, majonēzes, ko cilvēki ļoti mīl, tāpat ir maize, ja, vai nu tur pieber nu tā simboliski 3 graudiņus sāli, vai tur piemet šķipsniņu sāls, vai teikaroti, ja? Nu, un tas, nu, pa daudz, vienkārši organisms netiek ar to slodzi vairs galā, ja? Un pat cik nieras ir tas galējais izvadošais filtrs, nu, ja tas sietiņš ir aizdambējies, tāpēc tur tie sāļi arī krājās, ja? Ko saka, vai nu smiltis ir, vai nu nedodievs akmeņi saveidojās, viņi vienkārši nosprost tā kā nogulsnes. Nu, tā kā netīra kanalizācija apmēram solvitiņa, ja, ka, nu, reizē mēs tur ielējam kaut kādas līdzekļus, lai to cauruli atkal izēstu tukšu. Ko tu ielies nierēs? Nu, neko, jā. Te ir tas tieši, ka tie nierakmeņi arī veidojās no tiem sāls un dažādu to atlikumu, tām mūsu izejvielām, kuras nav normāli iztīrījušās ar urīnu ārā. Ja? Jā, bet sākums tai problēmai ir... Nē, skāba vide, protams, ir visām problēmām sākums, bet sākums ir gremošanas sistēma, vielmaiņa, aizkviņa dziedzers. Ja tas strādās labi, sāļi, ja būs pārējie apstākļi atbilstoši, sāļi tiks sašķelti un izvadīti. Ja, tur ir sākums visiem akmeņiem. Ja, tā, ka tā atkal iznāk tā, ka tā nav nieru saslimšana, tikai tur ir tās sekas redzamās. Ja, un te mēs atkal nonākam pie tā, ka viss organisms, viss ir vienkārši saistīts. Un mēs nevaram strādāt pie viena atsevišķa orgāna, vai es teikšu tā, pie vienas kaut kādas problēmas, ja? Jo tā problēma jau rodas no, cik visa, un kam visam cauri, tam visam ir jāiziet, ja? Vienkārši tiešām jāskatās uz visu organismu kopumā. Lūdzu, Ģert. Jā, man pat jautājumi beidzās. Varbūt ir vēl kaut kādas svarīgas lietas, jeb šo problēmu situācijas, ko mums tā vajadzētu izrunāt. Es sakot, nieres visvieglāk ir, jā, pirmais nekaitēt viņām, jā, maksimāli pieskatīt savu dzīvesveidu, ierobežot medikamentus, ja tas ir iespējams, protams. Dievs dod līdz tādiem vispār nenonāk, kad ir, regulāri gadiem jālieto kaut kādi, medikamenti, jā. Un, ja ir nonācis cilvēks pie problēmām, tad, mēģināt viņas risināt, sakārtojot tās vietas organismā, no kurienes viņas nāk, jā. Piemēram, kā tikko runājām, smiltis, akmeņi, jā.
Nedod Dievs tādu problēmu piedzīvot, tas ir nenormāli sāpīgi, ja? Jo tas urīna vats, viņš jau arī nav nekāda caurule tāda baigā, ja? Tas ir tievs vadiņš, un tur ir jāplūst tikai ūdenim, un ja tur viens tagad mēģina tāds kaut kāds varbūt tā, ja kaut kādiem tur izaugumiem vēl akmeņus izspiesties laukā, ja? Nu, vārda tiešām nozīmēs, es redzēju, cilvēku rāpu pa sienām augšā, ja? Un faktiski tur jau nekāda medikamenti arī pretsāpt nepalīdz, jo tam akmenim ir kaut kur jābūt. Vai nu viņš klusi sēž nierēs, vai arī viņš ir iesprūdis urīnvadā, viņam ir jātiek laukā no organisma, ja? Šausmīgi sāpīgi. Jo tā pamatā nieres vispār nesāp cilvēkam. Tā Dieviņš ir iekārtojis, ja, ka tā ir tik svarīga sistēma, viņi ļoti daudz var paciest. Kādas riebeklības mēs nodarām pāri nierēm, ja? Un sāp nieres cilvēks, viņas jūt tikai jau ļoti, ļoti smagos gadījumos faktiski, ja? Ka viņi tajā brīdī nestrādā. Tas, ka cilvēks saka, man tur velka, man tur tā kaut kā, ja? Tās nav nieru sāpes, ja? Un ko vēl grib piebilst par iekaisumiem nieru, ja? Vot cilvēkam uzliek, piedodiet, tā žargonā, kā pieradusi saku, ja? Ir diagnoze, kronisks tur, kas ir nieres, kronisks pielonefrīts, piemēram, ja? Jo glomerulonefrīts, tas ir vispār ļoti smagi, ja? Ir kaut kādas baktērijas, urīnā atrod, ka tur ir arī baktērijas, vienalga kādas. Tad praktiski, kā nierē, pa kurieni var nierē iekļūt baktērijas, ja viņi sēž, vēdram pa vidu, pie muguras, ja? No kurienes viņas tur iekļūs, ja? Mēs taču nevaram apēst, mums nav mute tieši nierēm, piemēram, ja? Tas viss tur nonāk tikai no asinsrites. Ja? Tad asinsritē ir jau tās baktērijas vai kaut kādas sēnītes, un ar asinsriti viņas nonāk līdz nierēm, un tur, zināmā mērā var pateikt kaut kādi citi negatīvie faktori, ka kombinējās klāt, viņas vienkārši iesprūst. Ja? Un atkal traucē, tāpat kā kaut kāda sāļi, vienkārši traucē, nieru darbību. Protams, organisms protestē, ir iekaisums, ir temperatūra, un tā tālāk, ja. Tāds Ingūnīte, ir, ja. kaut ko jautāt gribi, ja? Jā, Miņus, Andiņ, diagnozi atcerējos, nieru bļodiņu iekaisums. Tas ir latviski pateikt, tas ir tas, ko es tikko nosaucu, pielonefrīts. Vai ne? Jā, tas ir. Tas ir traki jau, tas ir ļoti, ļoti traki, jā. Bet es ko gribu teikt, ka mums, paldies Dievam, ir tādi produkti, kuri ļoti maigi. Pirmkārt, man nierēm vajag apieties lēni, mierīgi, maigi. Viņām nevajag sist ar āmuru papieri nekādā gadījumā, ja? Tad viņas protestēs, un es cilvēkus, kad sākumā mācu, kuriem ir problēmas, es saku, vai jūs, kad forsēs ar kaut kādiem, kaut vai ar ūdeni, ja? Vai ar kādu citām lietām, vai otrā rītā pamodīsies kā ķīnietis, ja? Seja būs šitāda un acis vispār vairs nebūs redzams, jo būs milzīgi tūska, jā, vai arī nedod Dievs, jā, ir gadījumi, ka cilvēki nonāk līdz slimnīcai. Ir jāsauc ātrā palīdzība, jo nieres vienkārši nestrādā, viņas ir nobloķējušās. No tām jau labajām lietām, ar kurām var iztīrīt lielo piesārņojumu, kura ir, šitik te daudz sakrājies, jā. Bet lēnām, protams, mūsu pirmajā kārtām, kas ir mūsu ūdens, sārmaina vide, ja, ar pārējiem produktiem, tas pats magnīs varbūt ir vajadzīgs, varbūt H500, bet kā lietu numur 1 nierēm, ja, šo gadu garumā, es saku, tā ir mūsu lucerna, alfa. Tas ir vienkārši brīnums, vienkārši, Dieva radīts brīnums, ar ko var palīgā iet nierēm. Ja. Ir cilvēki, kuriem pat ir tik smagi, ka viņi nevar pat vienu kapsulu lucernu dienā dzert. Viņiem paliek slikti, ja? Varbūt mums pat smiekli par to nāktu, ka tā, Es ja? kādīgi varbūt tieši pastāsti par šito, jo ļoti bieži, bieži ne, es meloju, ir gadījumi, kas saka, oi, nē, es nevaru tur, jo man tiešām uzreiz paliek slikti. Tu kā no ārsta mutes pasaki, kas tur tas līmenis paceļās. Bet, kā, tāpat, Tauts internets tev. Neiet internets sautiņas, beigas nedzirdēju, bet, doma tāda, ja, saproties, lucerna ir sorbens, ja, tas ir tā kā sūklītis, kas uz sevīm savāc slikto, kas klejo, piemēram, pa to pašu asinsriti. Tas viss uz tā sūklīša pienāk pie nierēm.
Un ja tas sūklis ir pārāk liels, tad tā deva to piesārņojumu ir liela. Pa kurien, lai viņš tiek ārā? Nu, ne pa kurieni, ja? Tā tas ir. Līdz ar to cilvēkam vajag sākt ļoti, ļoti lēnītiem, varbūt puskapsuliņu dienā. Ja arī no tā viņam ir grūti, tā tad ir pauze. Nu, teiksim, dažas dienas pauzēt cilvēks, viņš lieto ūdeni, visu lucēnu, visu ir paņēmis nost. Tad, kad, nu, domājam, ka ir labāk atkal, viņš atkal mēģina to puskapsuliņu lucēnu, piemēram, ja? Ok, nekas nenotika, ja? Uz toleti varu aiziet, naktī varu gulēt, viss ok. Un tā lēnām pakāpeniski. Jo cilvēkam ir grūtāka situācija bijusi, jo mazākas devas viņam sākumā vajag. Ja? Nevis tā, ka, nu, tevi baigi slīti tagad, nu, tik bliežam. Nē. Ja? No sākuma pilnīgi otrādāk tas ir, ja? Un tad laiku tā lēnām kāpināt. Un te ir arī tas, kā tu teici par to ūdeni, kad pamazām sāk, lai tās nierītes skalo, jo citādi, ja iedod daudz, nu tad viņas tiešām var uzskārties, ja? Lēnām palielinam to devu, tas ir vajadzīgs, bet pamazām palielinam to devu. Varbūt ģirt var arī tādu rezumē, nu kas tad ir vajadzīgs, tas, nu, pēc kārtas ar ūdeni, ar tāpat no, tas, man liekas, ka tas, kas nonāk mūsu organismā, tā arī jūtas mūsu nieres. Ja? Un varbūt tieši arī par to, kas tad viņām patīk un ko tad mums vajadzētu lietot tādu, gan varbūt no pārtikas produktiem, gan varbūt arī, kas ir no mūsu, kas barotu no mūsu koraļa kluba produktiem, kas tieši nierītiem to lucerniņu pieminēja, protams, mūsu koraļu ūdeni, bet, kad tu saki, niere dzīvo taukos, kas būtu vajadzīgs, ka teica, laikam ir ļoti slikti arī dažādas tās beztauku diētas, ne tikai nierēm, ja? Bet, nu, kas no mūsu produktiņiem būtu vajadzīgs arī, un no pārtikas produktiem? Ja nieri strādā normāli, viņam nevajag papildus produktus. Priekš viņām nevajag, ja? Vajag visam tam, lai līdz nierēm problēma nenonāktu vienkārši, ja? Un uzturēt to visu kārtībā. Vienkārši tā vajag, ja? Un kur tā sakarība, es gribēju varbūt noslēgumā tā piebilst, ja kur tā sakarība nieres un asinsrita un sirds, ja? Ja ir paaugstināts asinsspiediens, pātrinās parasti sirdsdarbība. Jo tad, ja sirdsdarbība pātrinās, viņai ir lielāka slodze, sirds ar gadiem cilvēkam paplašinās, ja? Vārstuļi var nolietoties arī, tāpēc, ka ir pārslodze visu laiku, ja? Un savukārt tās lietas, kas paliek asinsritē, nu tas kā nu kurai sistēmai tā ietekme būs, ja? Cukurs tas aizies uz daudzām sistēmām, ja? Pirmām kārtām ir paši asinsriti noslogos, ja? Atkarībā, kas ir palicis, ja? Kas nav iztīrīts laukā, tur arī būs problēma kā tāda, ja? Tā ka, nu tā apmēram. Jā. Varbūt, draugi, jums ir pieredze ar to, arī ir bijušas kādas varbūt problēmas ar nierēm, vai ka jūs sajūtāt, kad, vai arī ir bijuši bieži gājieni uz toleti naktī, un kas ir tas, kas jums ir palīdzējis? Es viennozīmīgi varu teikt, ka man ļoti lucerna ir palīdzējis. Man arī bērnam, nu, mazākai meitai, arī bija nieru problēma, un lucerna bija viena no tiešām tiem produktiem, kas atviegloja tieši šo pirmām kārtām, kad es manīju labāk, šo pa nakti iešanu uz toleti, ja, jo viņi ir vienkārši grūti bija strādāt, noteikti visu laiku vajadzēja kaut ko tur pārsādāt un darīt, un tā bija ļoti bieža skriešana un grūti gan man, gan bērnam, bet tas tiešām bija ļoti labi. Jā, internets. Atkal mums savienojums internetu. Jā, lūdzu. Ir kāda? Jums kāda pieredze ir? Labi. Visi jau ir zinoši. Labi, lai nieres labi strādātu, maleči. Labi, tad es noslēgumu. Ja, tad milzīgs paldies, Sandra, par pieredzi un par zināšanām, jo es arī pie sevis zinu, kad ir nieru darbība, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un katru dienu par to ir jādomā, tāpat kā par visu organismu. Un visciešāk, acīm redzot, mūsu sirds asinsvadi
tiek ietekmēti no nieru veselības. Tā skaitā no nieru veselības. Ne tikai stress, ne tikai gremošanas sistēma, bet arī nieres ietekmē mūsu sirds asinsvadu veselību un to stāvokli. Ko? Paldies par sarunu, jauku vakaru un tiekamies pēc nedēļas atkal par interesantām tēmām, jo mums, kā Sandra teica, paliek vēl, piemēram, smēķēšana, piemēram, elpošana un tās iespējas uz asinsrites sistēmu un daudz citas interesantas tēmas. Paldies, paldies, paldies! Paldies, Andriņ, paldies visiem! Moisies.